kas tad, jūsuprāt, ir tās galvenās lietas, kad cilvēks saprot, es šobrīd dzīvoju, visi baigi forši, bet tomēr man gribās nedaudz labāk saprast, kas man iekšā arī notiek, kas es esmu. Varbūt no jūsu pieredzes, kas bija tas mirklis? Zin kā, manā gadījumā es nāku no laukiem, ja? Un laikam mans transfers notika, pirmais transfers, kā, nav tāds, bet laikam pirmais transfers bija 9. 10. klase, pārēja no pamatskolas uz vidusskolu. Un vienā brīdī es noķēru, ka man laikam nav ko runāt ar draugiem, kas man ir bijuši līdz šim. Un tas man bija baigais belsiens pa seju, jo tev ir tāda emocionālā sirdsapziņa, kas saka, kas baigā arogantā es, jo es lepnums, ja tagad, jo es vienkārši sāku braukāt uz Rīgu, darboties nevalstiskā sektorā, risināt pasaules problēmas, ja nu man parādījās kaut kāds cits tas lauks, kas interesants. Un tas, un otrs diezgan vienkārši, kas man noved īstenībā, kā es teicu, fiziskais noved pie mentālā, es nebiju apmierināta ar to, kā es izskatos.